Kosinus leņķu summai būtu kosinus alfa, kosinus beta, mīnus, pretējā zīme, sinus alfa, sinus beta. Un kosinus leņķu starpībai būtu tas pats, tikai ar plus zīmi. Ok, ko tas mums dod? Šo formulu neizmanto baigi bieži, bet tāpat ik pa laikam viņa ir vajadzīga. Piemēram, kosinus 50 grādiem, kosinus 10 grādiem, mīnus sinus 50 grādiem, sinus 10 grādiem. Ja? Tad mēs ieraugam, ka tā ir šī pirmā formula, tāpēc, ka visu laiku atkārtojas tie paši divi leņķi, divi kosinusi, mīnus divi sinusi. Tad mēs varam pārrakstīt šādi kā summa. Tas būs vienāds ar kosinus 50 grādi plus 10 grādi. Ja, jo atsevišķi mēs nezinām, cik ir kosinus 50, ja mēs nezinām, cik ir kosinus 10 grādiem. Ja? Mēs nevaram nolasīt no vienības riņķa, bet ja mēs izmantojam šo formulu, mēs iegūstam, ka tas ir kosinus 60 grādiem, ko jau var nolasīt no vienības riņķa un dabūt, ka tā ir precīzi viena puse. Vēl tas palīdz, piemēram, ja mums vajadzētu aprēķināt kosinus 75 grādu leņķim. Šādu vienības riņķi nevar atrast, bet ja mēs to 75 grādus pārrakstam kā 30 grādi plus 45 grādi, ko var atrast vienības riņķī, tad mēs varam izmantot šo summas formulu un dabūt kaut kādu atbildi. Ja? Tātad pielietojam to formulu. Tad sinus 30 grādiem saka no 3 dalīts 2, kosinus 45 grādiem ir saka no 2 dalīts 2, sinus 30 grādiem ir viena puse, un sinus 45 grādiem saka no 2 dalīts 2, tad sanāk saka no 3 reizes saka no 2 saka no 6, un 2 reizes 2 ir 4, un te mums ir saka no 2 dalīts ar 4, tad mums sanāk saka no 6 mīnus saka no 2 dalīts ar 4. Komentārā ierakst atbildi šim piemēram, un uzdevums ir atrasināts.